изменения в системе оплаты за стоянку, единый билет, остановка по требованию, эти и другие актуальные темы, касающиеся столичного перевозчика предприятия Рига Сатексме. У нас в гостях Янис Голубевs, член правления предприятия Рига Сатексме, чтобы поговорить от первого лица. От первого лица. Лабрит Голубева Кунгс. Доброе утро, господин Голубев. Спасибо, что вы пришли. Лабрит. Ну что ж, давайте начнем с изменений в системе оплаты за стоянку. Насколько я понимаю, мы не видим, а работа уже идет, процесс запущен. Эта система оплаты уже претерпевает изменения, которые мы почувствуем, те, кто ее использует, лишь с Нового года. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что конкретно меняется. Jā, Rīgas satiksme tātad autostāvvietas uztur jau vairākus gadus, jāsaka pat vairāk kā 10 gadus, un šobrīd Rīgas dome pagājušajā gadā mūs ir deleģējusi turpināt šo funkciju, nodrošināt vēl nākamos 5 gadus. Un ņemot vērā, ka esošās sistēmas, IT programmas un norēķina aparātu spēkā esošie līgumi ir beigsies 30. decembrī šogad, mēs jau pagājušajā gadā, saņemot šo jauno deleģējumu, uzsākām darbu pie jaunu IT sistēmu izstrādes, lai šīs sistēmas būtu patiešām funkcionāli spējīgas strādāt daudz efektīvāk, kā tas notiek šodien, jo esošās sistēmas mums jau vairākus gadus vispār netiek uzturētas. Viņas vienkārši eksistē tajā līmenī, kādā viņas ir izstrādātas. Ну, как поставили, так она и стояла, да, получается, на протяжении всех этих лет. Mēs šo procesu gribam efektivizēt, automatizēt, samazināt birokrātiju, lai cilvēkiem, kas šo pakalpojumu saņem, šis pakalpojums būtu saņemams daudz ērtākā veidā. Ну вот чисто практически поясните, как это будет выглядеть. Вот мы знаем, вот есть аппараты, да, можно использовать их, можно платить через аппликацию за стоянку в городе. Как будет теперь? Cilvēks ļoti būtiskas izmaiņas globāli neizjutīs, bet ir ļoti daudzas nianses, pie kurām mēs strādājam, lai šis pakalpojums paliktu ērtāks. Lielākā daļa pakalpojumu saņēmēja, 80 līdz 85% cilvēki jau šodien par stāvvietām maksā aplikācijās. Mobilajā aplikācija un Eiroparka aplikācija. Mēs strādājam pie tā, lai aplikāciju skaits palielinātos. Tā skaitā nākošā gada laikā arī Rīgas satiksmē būs sava aplikācija, kuru mēs papildināsim ar šo funkcionalitāti. Tieši tāpatās, kā mēs spējam nopirkt QR koda biļeti, lai brauktu ar sabiedrisko transportu, tieši tāpatās varēs samaksāt Rīgas satiksmes aplikācijā arī par stāvvietām. Tā ir viena lieta, ka mēs ejam, lai paplašinātu pakalpojumu sniedzēju skaitu, lai tas būtu daudz lielāks un cilvēkiem pieejamāks. Otra lieta - paši norēķina aparāti. Šobrīd pilsētā ir vairāk kā 300 aparāti, kas ir ļoti daudz, bet ņemot vērā, ka maksā lielākā daļa ar aplikāciju palīdzību, mēs aparātu skaitu samazināsim, bet aparātus padarīsim daudz funkcionālākus. Proti, iedzīvotājiem, nopirkojot mašīnu A zonā, būs iespēja par šo zonu samaksāt arī B zonas un C zonas aparātā. Ja es gadījumā esmu aizmirsis un nepiegāju pie pirmā aparāta, tad man nav jāatgriežās konkrētā zonā, bet es jebkurā zonā pieejot pie aparāta izvēlēšos, ka es vēlos samaksāt par A zonu, nospiežu podziņu un samaksāju. Tieši tāpatās būs funkcionalitāte, kas dos iespēju samaksāt par 30 minūtēm, par stundu vai ar vienu pogas klikšķi par visu dienu. Būs daudz ērtāk. Vēl viena būtiska lieta mūsuprāt, kas ir, mēs izbeigsim izsniegt no aparātiem čekus. Mēs netērēsim papīru, kas rezultātā, protams, nozīmē, ka tas ir vidē draudzīgs projekts. Visa sistēma darbosies automātiski. Cilvēks aparātā būs, vai aplikācijā būs samaksājis, Rīgas satiksmes kontrolieris šo faktu varēs pārbaudīt elektroniskajā vidē. Cilvēkiem nav jāieliek logā šis te aparāts, jāiet līdz aparātam, jāiet atpakaļ pie mašīnas, jāieliek tas čeks logā, kā tas ir šodien. Mēs ejam patiešām uz šo procesu automatizāciju. Līdzīgi mēs automatizēsim arī procesu attiecībā uz iedzīvotāju kartes izsniegšanu. Šodien cilvēkiem ar dokumentiem jāsalasa tur dokumenti, es dzīvoju tur, man pieder tāda mašīna, jāiet uz Rīgas satiksmi, jāiesniedz visu un pēc tam jāiet pakaļ pēc iedzīvotāju kartes. Arī šo mēs automatizēsim un padarīsim procesu tik efektīvu, ka cilvēks elektroniski varēs uzrakstīt iesniegumu, mēs pārbaudīsim informāciju PLNP datubāzē un CSTD datubāzē un izsniegsim cilvēkiem šo iedzīvotāju karti klāt nesot.
Вы отметили, что все больше и больше все-таки пользователи этих автостоянок должны будут использовать мобильное приложение, и появится еще одно приложение Рига Сатексме. Через него тоже можно, вернее, через еще приложение Рига Сатексме тоже можно будет платить за стоянку. Не кажется ли вам, что слишком много приложений? Вот мы как раз сегодня планировали тоже поговорить о едином билете. Вот здесь происходит некая унификация, да, когда можно объединить билет на городской транспорт и на поезд. А когда слишком много аппликаций, вот, может быть, тоже должна быть какая-то единая система? Cilvēkiem ir grūti uzspiest, izmantot vienu vai otru aplikāciju. Cilvēks izvēlās pats. Šodien patiešām šo aplikāciju ir pietiekoši daudz, un katram pakalpojumam ir sava, un cilvēkam ir iespēja izvēlēties. Un skaidrs, ka ir ērtāk izmantot to aplikāciju, kurā ir lielāka funkcionalitāte. Šobrīd Rīgas satiksmes caur savu aplikāciju piedāvā skatīties datus online par sabiedrisko transportu, nopirkt biļeti, ko ir biļeti, un sekot līdzi citām aktualitātēm, kas ir Rīgas satiksmes pamatfunkcionalitāte. Bet mēs ejam uz to, lai šo pamatfunkcionalitāti arī varētu izmantot vēl vairāk. Un viens no tādiem pakalpojumiem patiešām būs tas, ka mēs aplikācijā nākamā gada pirmajā pusgadā noteikti piedāvāsim apmaksāt stāvvietas savu Rīgas satiksmes aplikāciju, kas ir Rīgas satiksmes pakalpojums, un kas ir ļoti loģiski, ka, ja mēs šo pakalpojumu sniedzam, tad par šo pakalpojumu arī pie mums var samaksāt. То есть не надо будет, заезжая на платную стоянку, искать вывеску, где написано или это Европарк, или это еще другой какой-то парк, искать, скачал ли ты аппликацию, и, о боже, какой ужас, если вдруг у тебя этой аппликации нет, ты тратишь какие-то 15 минут на то, чтобы зарегистрироваться. То есть будет единая система, единый ресурс, на который можно зайти и заплатить за любую стоянку в черте города, за платную стоянку. Tieši tā. Un ja arī gadīsies nesamaksāt un saņemt šo pēcapmaksas paziņojumu, tad arī par šo pēcapmaksas paziņojumu būs iespēja ļoti ērti samaksāt gan pašos norēķina aparātos, gan arī aplikācijā. Un mēs strādājam pie tā, lai izveidotu Rīgas satiksmes mājaslapā cilvēkiem personīgo kabinetu, kas nozīmēs to, ka par visiem pilnībā pakalpojumiem, kas ir Rīgas satiksmē, mēs varēsim Rīgas satiksmes mājaslapā ielogojoties. Tieši tāpatās, kā mēs pie citiem pakalpojumu sniedzējiem varam iet mājaslapā ar sevi identificējot un paskatīties, kādi man ir bijuši darījumi, kuras esmu stāvējis, cik es esmu samaksājis, vai man ir kāda pēcapmaksa, vai es varbūt tās neesmu samaksājis pēcapmaksu. Šī visa informācija tiks apkopot arī vienā tādā, mēs to saucam par personīgo kabinetu. Остановимся на пэцапмакса. Поясните, пожалуйста, если, вот как я понимаю, если ты ставишь машину и по какой-то причине не заплатил за парковку, то потом ты приходишь к своему автомобильному средству и видишь, что называется на стекле горчичник, да, как называют его. А в народе, иными словами, штраф. Как можно заплатить потом, если ты забыл, если у тебя уже штраф? Ну, то есть, понятно, штраф оплатить можно. Jā, es tieši arī par to runāju, kad То есть пэцапмакса имеется в виду, это оплата штрафа. Это не оплата задним числом парковки, а это оплата штрафа. Давайте все-таки это проясним, это разные суммы. Что касается самих аппаратов, насколько я понимаю, их будут убирать на какое-то время. Как надолго? И что будет происходить в этот момент? Jau šobrīd pilsētā mēs ņemam nost aparātus, jo mūsu sadarbības partneris aparātus aprīko jau ar jaunajām iekārtām, ar jaunajām sistēmām. Šobrīd cilvēki nesajūt, jo aparātu pilsētā patiešām ir, šobrīd mēs gribētu teikt, pa 1/3 vairāk nekā ir nepieciešams. Tāpēc mēs šobrīd noņemam tos aparātus, kuri vispār pēc statistikas ir redzami, ka viņi ļoti mastīgi izmantoti, tāpēc cilvēki šobrīd pat to nesajūt. Mēs ņemam nost aparātus, mēs aprīkojam viņus ar jaunajām sistēmām, un jau novembra mēneša laikā mēs liksim atkal aparātus uz ielas, bet šie aparāti nedarbosies. Uz šiem aparātiem būs norāde, ka mēs sāksim strādāt no 2. janvāra. Tāpēc, ka mēs šobrīd apdeitojam sistēmas, liekam iekšā jaunās norēķinu sistēmas un viss, kas tur ir nepieciešams sakara nodrošināšanai un tā tālāk. Bet cilvēki šo procesu nesajūtīs, jeb varbūt tās sajūtīs ļoti minimāli tieši tajā janvārī, kad jaunajā sistēmā jāsāk strādāt, jo ir skaidrs, ka vienā dienā nomainīt 200 aparātus nav iespējams, bet šobrīd mēs strādājam pēc tāda izstrādāta grafika, lai patiešām būtiskākajās vietās un pa visu pilsētu šie aparāti, jebkurā gadījumā būtu sasniedzami. Jo, pieņemsim, ārzemniekiem, nekurš katrs ārzemnieks vai cits iebraucējs tepatās no Latvijas tālākiem novadiem izmantos aplikāciju. Viņiem šis aparāts jebkurā gadījumā ir vajadzīgs. Un šāda iespēja tiks
tiks nodrošināts. Ну, то есть он будет доступен, просто нужно будет вот найти, где ближайший. Как только мы начинаем говорить об изменениях, конечно, важный вопрос, который волнует наших слушателей, будут ли какие-то изменения в цене за оплату парковки? Šodien nav dienas kārtībā jautājums par tarifu izmaiņām. Tarifu nosaka Rīgas domas saistošie noteikumi. Rīgas satiksme šeit, jāsaka, nemaz šādu lēmumu pieņemt nevar, bet arī domas dienas kārtībā šobrīd šis jautājums nav, jo esošie tarifi šobrīd, sākot no 2 eiro stundā līdz pat 8 eiro stundā vecrīgā, ir pietiekami, lai šobrīd par to nerunātu. Pietiekami dargi. Достаточно высокие. Jautājums vērtējums vai dārgi vai nedārgi, ja mēs pavērtējam citu valstu pieredzi, tad, protams, kad šī praksa ir dažāda, ir valstis, kur ir vēl dārgāk nekā Rīgā, protams. Rīgā tarifi arī nav pārskatīti, kā mēs zinām, jau ļoti sen. Bet neskatoties uz to, šodien dienas kārtībā šis jautājums nav iespējams. Tajā laikā šie tarifi bija patiešām atbilstoši tirgus ситуации jau noteikti, un šodienas dienas kārtībā tiešām šis jautājums. Цены не вырастут, но у нас бывают изменения в этом плане еще немножко другого характера, когда меняют зону А, Б, С, и, например, та зона, которая была С, соответственно, дешевле, она превращается в зону Б. Вот такие изменения могут быть как-то связаны с этой новой системой введения вот этих новых аппаратов? Arī šis šodien nav dienas kārtībā. Zonējumi tieši tāpatās kā tarifus nosaka saistošie noteikumi, un tas ir Rīgas domas deputāti jautājums. То есть сейчас в повестке этого нет? Šobrīd nav dienas kārtībā. Mēs šobrīd paplašināmies ar maksas stāvvietu ieviešanu, kā jūs ziniet, mēs esam ieviesuši burtiski šogad. Eksporta ielas rajonā jaunas stāvvietas, Zirņu iela, Tomsona iela ir jaunas stāvvietas ieviestas, bet šīs zonējums nav mainīts. Mēs ieviešam jaunas stāvvietas, sakārtojot šo satiksmes organizāciju vidi kopumā, un zonējumu tas šobrīd situācijā nav skāris. Буквально немного времени остается до конца нашего с вами интервью. Хочу вас спросить, потому что по-прежнему остается много вопросов, и нам, в том числе наши радиослушатели, их задают, как будет выглядеть система единого билета, о которой мы частично уже начали говорить, затронули ее. Вот поясните, пожалуйста. Jā, šis jautājums laikam nebūs pie manis, bet nespēšu noteikti atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, kas saistīti ar vienoto biļeti, bet es šobrīd zinu, kad ir vienā no sanāksmēm arī pats esmu piedalījies, un es esmu lietas kursā par to, ka šis projekts patiešām kā pilotprojekts tiek virzīts uz priekšu, kur patiešām pasažieru vilciena biļete tiks apvienota ar Rīgas satiksmes biļeti. Pēc manā rīcībā esošās informācijas šī biļete iedzīvotājiem izmaksātu 2 eiro, un tā skartu, ja es pareizi atceros, pasažieru vilciena A zonu, pirmo zonu, kas ir Rīgas ietvaros, un cilvēkiem būtu ar šo vienu nopirkto biļeti iespēja pārvietoties patiešām gan ar pasažieru vilcienu, neierobežotā laikā, gan Rīgas satiksmes transportu izmantot 90 minūšu biļetes ietvaros. То есть по цене там, в принципе, тоже ничего не меняется, это чисто физически просто будет как один билет, да? Cilvēks ieguvējs ir attiecībā pret vilciena biļetes izmantošanu, jo cilvēkam kopējā biļete, vismaz manā rīcībā esošā informācija, liecina par to, ka cilvēkam būtu jāsamaksā 2 eiro, un viņš var braukt ar vilcienu visu dienu, un ar sabiedrisko transportu pilsētā Rīgā 90 минутες, tā kā tas ir 90 минуšu билета jebkurā транспорта. Будем следить еще за этой темой. А пока хочу вас еще спросить, вот уже несколько дней, как введена новая такая практика, остановка по требованию в общественном транспорте Риги и при Рижье, да, Пиеригас. Оправдала ли она себя? Какие первые результаты? Давайте какие-то промежуточные итоги подведем. Šobrīd vēl grūti spriest par tādu statistiku, jo tikai no 19. datuma šī sistēma strādā, proti ir pagājušas 2 dienas, kad mēs esam ieviesuši. Man nav informācijas par sūdzībām, par to, ka mūsu vadītāji kaut kur būtu aizbraukuši un nepaņēmuši kādu pasažieri, bet vairāk uz šo sistēmu cilvēki ar humoru ir attiekušies vismaz publiskajā telpā, ka tur vajadzēs viņiem atrotājus pieturā vicināt un tur lēkāt, lai vadītājs ierauga. Protams, ka nekas tam līdzīgs nav jādara. Ir vienkārši jāatrodās pieturvietā, labi redzamā vietā,
lai patiešām transporta līdzekļu vadītājs, kas vada autobusu, lai viņš laicīgi pamanītu un nepabrauktu garām cilvēkam, kurš varbūt tās tajā brīdī sēž pieturā uz soliņa un tiešām nav pamanāms. То есть пока никаких курьезов или каких-то острых ситуаций, когда кто-то кого-то не заметил, не взял на остановке, пока до вашего сведения не дошли. Tas tiešām tā nav bijis, un mēs ceram, ka tā arī nebūs, jo gal galā šī pieredze tiek pārņemta no citu Eiropas Savienības valstu prakses, kur patiešām šī sistēma ļoti labi strādā. Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Liels paldies jums par šo sarunu. Jānis Golubis, член правления предприятия Рига Сатексме, был в гостях у программы «Домская площадь». Домская площадь. С добрым утром!